Mācības Ausma ir tās mācības, kur mēs trenējam dažādu organizāciju sadarbību, lai varētu sniegt palīdzību gadījumā, ja kas ir ievainoti masveidā civiliedzīvotāji vai karavīri. Un šajās mācībās mēs tieši apmācam un arī trenējam spēju savstarpēji ātri risināt šo problēmu. Un ļoti būtiski, ka mēs spējam ātri, efektīvi nodot informāciju, tas, ko ātri saņemt NMPD palīdzību, ātri saņemt VUGDO atbalstu problēmu risināšanai un sadarbība arī ar policiju. Teorijā tas daudzreiz izskatās vienkārši, praksē tas tā nav. Es piedalos mācībās Ausma kopš pirmajām šīm mācībām, tad šogad tas ir 6. gads, un jāsaka, ka šīs mācības ir visizaicinošākās, visambiciozākās, visbagātākās ar visdažādākajiem elementiem, jauniem elementiem, ar pārsteiguma situācijām, kurām brigādes īpaši netika negatavotas, iepriekš nedz arī zināja un nojauta, ka tādas tiks organizētas. Jāsaka, mēs paši bijām izvirzījuši sev uzdevumus, ka mēs mēģināsim reālā dzīvē, reālā laikā piesaistīt īpašo resursu vētra, kas ir paredzēts brigāžu atbalstam notikumiem ar daudz cietušajiem. Tas šajās mācībās izrādījās izaicinājums, jo konkrētajā vidē notiek ceļu remonti un, protams, arī šis viss piešķir mācībām tādu odziņu, ka virkne lietu nenotiek tieši tajā laikā, kā plānots un tieši tā, kā mēs gribētu, bet faktiski tas jau ir arī galvenais simulāciju uzdevums – radīt šo vidi, kurā mēs ieraugam nevis kļūdas, bet to, kā var ritēt notikumi neatkarīgi no mūsu plāniem un kādi ir tie faktori, kas var nojaukt situāciju un likt tajā tiem cilvēkiem, kas tajā iesaistīti, pieņemt neordinārus lēmumus, rīkoties, un tā ir ārkārtīgi svarīga pieredze. Protams, šīs mācības pirmo reizi ir ar reāla apdraudējuma izspēli mediķiem, kas, protams, ir izaicinājums, jo viņi pirmo reizi nonākuši situācijā, kurā mainās vide, kurā ir ārējais apdraudējums, kurā ir jāstrādā speciālā gaismas un skaņas režīmā, kas priekš viņiem ir kaut kas jauns, kas rada papildus adrenalīnu, papildus uzdevumus, un tad spēja pieņemt šos lēmumus. Jāsaka, ka ļoti bagātīgiem elementiem piesātinātas mācības. Es tikai varu teikt, ka tās noteikti ir jāturpina, un ka Vidzemes brigāde noteikti ir tā vieta, no kuras mēs varam paņemt visā Latvijā lielu daļu pieredzes, kā organizēt šāda veida mācības arī citās Latvijas vietās, citos reģionos, lai mēs būtu ļoti vienmērīgi sagatavoti visdažādākiem izaicinājumiem, un katru gadu mēs varētu audzēt to mediķu skaitu, to karavīru skaitu, kas piedalās šādās situācijās un kas arī spēja jau 2. reizi un 3. reizi nonākt līdzīgās simulācijās, kā ļoti vērtīgas mācības, un es esmu redzējusi Ausmu no dzimšanas, un šodien varu teikt, ka jā, tās ir pilnasirdīgas lauka simulācijas mācības ar ļoti daudz sarežģītiem elementiem un ļoti nozīmīgu devumu mūsu kopējai gatavībai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas šajās mācībās viennozīmīgi iegūst to, kad mēs iemācāmies sadarboties tik lielā apmērā, kad ir tik daudz dienesti iesaistīti, kā arī šis ir pirmais tāds incidents izspēlēts, kur ir tik ļoti daudz cietušie, kā arī pierādījās mūsu darbiniekiem pirmajā apakšvienībai ierodoties. Glābšanas darba vadītājs izrādījās drusku apmuls, jo ļoti daudz cilvēku bija cietuši un ārā, kad NMPD blakus nav, un tajā brīdī mūsu darbiniekiem jāpieņem lēmums, ko un kā darīt, kam sniegt pirmo palīdzību. Tas būtu tāds par sadarbību vairāk. Esam secinājuši vienu, to, kad zvanu saņēmējiem nodod informāciju, nevis nosauc adresi, ir Nacionāla bruņotie spēki vai zemesargi, nosauc koordinātas. Tad pierādījās tas, kad arī NMPD un arī mūsu dienestam, jo nosauc koordinātas, tas mūsu laiku ierašanās paildzina. Mēs nevaram ierasties operatīvi, jo mums ir jāņem karte un jāzīmē tās koordinātas, kurā vietā tas atrodas. Tad mēs esam izdarījuši secinājums, kad jebkurā gadījumā ir jānorāda kaut kādas orientējošie punkti, kurus pārzina apmēram visi, vai krustojumi vai ēkas tuvumā. Apakšvienības ieradās operatīvi. Mums ilgāks laiks sanāca gaidīt palīgā NMPD. Ja būtu daži cietušie, mēs viennozīmīgi
ar viņiem tiktu galā, bet tā kā šeit bija jau ārā, jau bija uz ierašanās brīdi, jau bija 35 cietušie, plus vēl iekšā. Tas ir ļoti liels apjoms, mums nav pat tik liela aprīkojuma, mums ir jāsauc papildus resursi.